Labrīt no rīta. Noieti kaut kādu kilometru un satikām latviešu učenītes no Tūkuma. Eku divas iet priekšā, viena aizmugurē. Ir lietainā diena, kā mums pareizās arī nākamās būs lietainās dienas. Čiu riu! Lietiņš turpinās, Riko Laura zaļajā pančo iet pa priekšu ar 3 učenītēm no Tūkuma. Bišķi jāuzfilmē. Baigi grūti uzfilmēt šodien, jo lietas, redzat, kāds smuka kalni, asfalts slidens. Čiu riu, turās! Ahoj atkal! Noiet pirmie 11 kilometri. Bijām mazajā brokastiņās, brančiņā. Un dabūju beidzot spānišu tortiljā. Domāju par viņu jau kāds 4 dienas. Forši, laiks labs. Pagaidām nelīst. Cerams, ka arī nelīst vairāk šodien. Turās! Ko 9. diena. Līdz Santiago pa šosejai 40 km. Noiet 17,5 km. Lietas mums čakarē šodien. Nu, pamatīgi vienkārši. Līst, nelīst, līst, nelīst. Visu laiku. Beigās izbesījāmies, vairs neliksim pančo. Lai viņš līst. Mazas pastājiet. Noiet 20 km. Esam pelnījuši sulas glāzi un alutiņu, vēl kaut kādu 3-4 laikam, kā jānoiet. Tur mums pretī tieši vārās 8 kājuši. Es tam bildē parādīšu, kāda izskatās vārīt. Lai dabūt uzņēmāk. Ejam iekšā Kaldas de Reis. Skaists baznīciņa priekšā. Pastīsimies, vai var tikt iekšā. Nāc, nāc. Čau, mazas, ko tu te? Tikai 22 km, ja? Izmet līkumiņu pa Spāniju. Skaista baznīca ieskalta palmās. Šodien atkal nospīdēja mums. Tikām Alberģē, virtuvīt, balkoniņš. Un mums vieniem pašiem 4-vietīgā istabīņa. Labais. Skatu uz upi.